Kalvi, tiekamies parkā pēc 5 minūtēm. Kā nevari? Pēc cik vari? Aptuveni, cik man jāzina. Kas viņu pati nevar paēst. Labi, pēc 10 minūtēm. Vai! Kāpēc tu visu laiku man steidzini, bet pats kavē? Tas nav būtiski nozīmīgi tagad. Man ir ģeniāla doma. Tev visas domas ir, kā tu saki, ģeniālas, bet vēl neviena no tām nav tikusi realizēta. Muļķības. Patiesībā gandrīz visas tavas idejas un domas ir sagādājušas mums nepatikšanas. Kalvi, tici man, šī ir mana ģeniālākā ideja no ģeniālākajām idejām ģeniālākajo ideju vēsturē. Tagad saki, Kalvi, tu esi ar mieru. Ar mieru kam? Piepildīt manu plānu. Pildi pats savu plānu. Nē, tas ir mūsu plāns. Bez tevis viņš nevar tikt Labi, man realizēts. tik un tā līdz diviem nav ko darīt. Lieliski, mēs veidosim paši savu šovu. Kādu šovu? Nu, Tā humoristisku. kā Broadway šovu? Kas ir Broadway? Nē, mums dzīvnieki nav vajadzīgi. Mēs veidosim radio šovu. Tu trāks, kurš mums laidīs radio? Nē, mēs ierakstīsim pāris raidījumus un tad laidīsim tos publikā. Un kad mūs iemīlēs, radio paši mums zvanīs un aicinās. Es nesapratu, kā mēs to visu izdarīsim. Atstāj tehnisko daļu manā ziņā. Mēs ar Aivo par to parūpēsimies. Raivo arī piedalīsies. Nu, viņam ir vienīgais dators ciemā. Ejam! Ver vaļā, te Adolfs! Laikam atkal bez biksēm pa māju skraida. Viņam taču vienīgajam ciemā ir dators. Čau! Nākiet iekšā! Čau, Raivo! Tu sameklēji, ko es tev prasīju? Daudz maz, jā. Es parādīšu. Tātad, caur šo programmu mēs varam raidīt savas balsis internetos, un tur cilvēki dzirdēs. Skaidrs. Ko mums priekš tā visa vajag? Nu, katram mikrofonu un labu garstāvokli. Ko tad īsti jūs gribat raidīt? Radio šovu. Kā tad jūs tiksiet nopietnā līmenī? Vecais, paklausies Latvijas radio. Tas jau sen ir miris. Latvijas labākā radio šovu vadītāja ir nekam nedrīgi analfabēti. Launa? Jā, parādi viņam. Es saku, tur ir 2 vadītāji. NLO un Fricis? Jā, viens runā kā robots, bet otrs pat runāt un lasīt neprot. Tie ir 2, kur skaitās Latvijas radio komiķi, bet visu, ko viņi dara, lasa citu cilvēku iesūtītos joks un dāvina tiem poduvākus. Jā, Jā, šodienas raidījumam ir iesūtīti daudzi joki. Nu, varbūt tu izlasi NLO. Trāk! Mums ir zvans studijā. NLO un Fricis! Jā! Es neticu, ka sazvanīju jūs! Es jūs mīlu! Jūs esat labākie! Apsveicu, tu esi laimējusi podu.